Un te ir viesistaba. Nu jā, nu gaumīgi. Labi, es iekārtojos. Tikai grīdu sūdīgi ielikt. Iedomājies paprasīt 50 eiro par kvadrātu uz virsmas. Nu, es no kā? No manis, no kriminālista. Zini, ko es tavā vietā darītu? Nu, Maigi izskoties. Paprasīt ledot. tad pa vienam aizved uz mežu un arī atdevu. Piesēdīsi? Jā. Boss, 2 ārā ir, iekšā es nezinu, cik ir. Aha, sapratu. Jā, dīvaini tie refleksi. Aizved cilvēku uz mežu, viņš baidās. Es kas notikt, ja aizvest uz rapšu lauku? Esmu mēģinājis. Kas tad tas tāds mums? Šmakovka. Labais. Strādnieki ieteica. Jā, paldies. Nu ko? Par draudzību? Ar mīlestību un skaistu nākotni. Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nepazaudē, kāpēc man atsīties, vecums vai var mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Tu vari iet mājās, man viss ir kārtībā.
Nē, es pagaidīšu, kad ārsts atnāks, ko viņš teiks. Gribu uzminēšu, ko tu domā. Ko? Kāpēc atkal vajadzēs sākt dzert? Braukt uz to bāru. Droši vien uzdies kā pēdējais ubaļūdaks. Nu, man prieks, ka tā balstiņa tagad tev pašam galvā skan. Bet man ir apnicis tev visu laiku kaut ko kladzināt. Dari, ko tu gribi. Runāju ar ārstu. Iztīrīja viņš tev kārtīgi. Apsveicu. Pēdējā pusgada laikā tā ir pirmā reize, ka tev ir 0 promīļu. Nu, mēs turam braukt mājās, lai var atkal kārtīgi dzert. Nu, joks, protams. Tev jau vāc mantiņas. Šodien bez ziediem. Nu, runā tikai ātri. Es tevi mīlu. Nesāc. Tiešām. Mīlu. Nu, kur ir tas video, ko tu teici? Vai arī tāda video vienkārši nav? Ir, bet varbūt sākumā iedzeram šādi. Ja jau tu iesāki ar šantāžu, tad varbūt vienkārši turpini. Man patīc. Tiešām. Sava rakstura dēļ tu tiki galā ar visu to zampu. Tu jau teici, ka tā ir vienkārši psiholoģija, ka viss ir galvā. Protams, jā. Bet redzi, ir arī citi aspekti. Kur ir tas video? Julijas. Bet tiešām tas nebija tā domāts, tad, kad es filmēju. Nē. Nu, kāpēc tu klusē? Ja tu gribi, tad rād to video Artūram. Nē, nu, es varu parādīt. Tas vienkārši pretīgs, nožēlams cilvēks. Es biju labākās domās par tevi. Nē, nu, tas sanāca tāds stulbs joks. Viņam kādai citai muļķai uzliec viņa pirkstā. Nu, un ko domā darīt? Noskaidrošu visu līdz galam. Ko tur skaidrot? Lorence man daudz izstāstīja, tā kā schēma ir skaidra. Jā, būtu ļoti labi dabūt atpakaļ tos 2 miljonus. Kūpers brauc mājās. Belīna, un es domāju, ka viņš ir viss sadirs. Šāmen tas ir ļoti mainījies. Kāpēc tu negribi parunāt ar cilvēkiem? Uzreiz dod visiem pa muti. Kas tas ir? Mēs varējām normāli apsēsties pie galda un visu izrunāt. Tu Kūperu gandrīz nositi. Es nesaprotu, tad man mācītājusies? Es ceru, ka tu saproti, ka tu vairs neesi mūsu komandā un mēs vairs nesastrādāsimies. Tas tev ir skaidrs? Nu, Latvijā tu neesi vienīgais, kam ir manta. Sabraukuši. Nekā personīgi. Neņem ļaunā. Да пошел ты. Kūper, mieres. Nu, nevajag šeit būt bļūdāks. Tagad ieved viņu iekšā. Ko tu te rādi? Brauc risini savas stulbās problēmas.
Davai pazūd no šejienes. Un mēs nekad neesam bijuši pazīstami. Davai pazūd no šejienes. Un mēs nekad neesam bijuši pazīstami. Davai laižam. Es nebraukšu. Ko tas nozīmē? To tas arī nozīmē. Es izdarīju secinājumus. Kāds bliņas secinājums? Tādas, ka es ar tevi vairāk nestrādāšu. Es izstājos, saprat? Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tā neviens nedara. Ņem brauc pats. Ja vēl viens umņiks atradies. Ko dāma apvainojās? Neņēma līdzi? Tākšs numurs tev nav? Tā krābas aizdīs, kurien tev vajag? Lidos uz Norvēģiju? Nē. Es Latvijā palikšu. Nāc parunāsim. Tad paspēs vēl. Par nākotni runājot. Pirms ķeramies klāt tavām lietām, man tev arī ir kāds jaunums. Nu. Es gribu pamest policiju. Nervu vairs neturu. Varbūt atrastos kādu vietu pie tevis? Tie ir slikti jaunumi. Kāpēc? Tu man biji vajadzīgs tur, tajā struktūrā. Vai es kaut kādu galu jau tur vēl paliek? Es varētu investēt. Kādu 1,5 miljonu. Redz, kā es esmu parūpējies par tevi visu šo laiku. Pamatīgi esi iekrājis. Es kā kurmis. 20 gadus no graudiem pārtiku. Varētu kaut kā ekonomiskā ziņā palīdzēt. Kāds konkursus uzvarēt. Es apdomāšu. Man viss papīri ir. Un es dzirdēju, ka Lorents iznācis. Par kāju neatripsies. Tas nav viņa darbs. Viņš uzņemas vainu. Ko viņš tik laipns? Gvido, man ir tikai viens nopietnas ienaidnieks. Tu labi zini, kurš. Domā, Žamans ar tām cīgām tirgojās. Viņš tikai baurēt, protams, piķi skētīt, tas ir viss. Visus punktus mēs ar Egi salikām. Jā, labi, Zivtiņš ar tur kaut ko tirinājās pa vidam, kā jau Zivtiņš, vai ne? Bet un karoči lielie sūdi sākās tā, ka viņš babeni dabūja. Jā, Taņa viņam tāda. Kā jau Taņa, jā. Karstasinīga un... jā, mums pateica, kur sūtījums, kur preci, kur kas, cik daudz, kur jābūt, jā. Mēs bijām. Tikmēr pats savu to Taņu apkārt pasaulē, jā. Kaut kādu pusgadu riņķī. Tur Maldivās, Tenerifē, viss kaut kas pēc kārtas. Tobago, gan jau kā nebrīnītos. Tikmēr mēs rukājām, jā. Atpakaļ atbrauc galīgi saspiedies, nezinu. Jā, pusgadu bez viņa, jā. Piķis skaita viņš, jā. Normāli, ne? Normāli. Tā kā viņi viss skaidrs. Šā man aizvāksim, strādāsim pa vecam. Nav cēzelis mums vajadzīgs. Tad, kā saka, никогда мы не будем братьями, ни по крови, ни по матери.
Tad es varu pie jums palikt. Artur, ko domā? Mierīgi. Nu, redz, vecīti, krīze atrisināta. Panāc Artūrs pāris vārdiem. Viņu pazīst. Kā lai saka? Strādā pēc tavu uzdevumu. Gvido, tu tagad man nopratini? Jo vairāk zināšu, jo vairāk varēšu palīdzēt. Lūkas, man interesē, kā tu domā? Tā bija pasūtījuma slepkavība. Nedomāju. Kāpēc? Nu, varēja nošaut turpat uz Lieveņu, bet nekā. Gribēju bez lieciniekiem? Profam būtu pilnīgi vienalga, ar lieciniekiem vai bez lieciniekiem. Bet skaidrā dienas laikā. Lūk, ko es domāju. Varbūt bija tā. Panāc parunāt, kaut ko uzzināt, sastrīdējās. Varbūt izcēlās kautiņš, un tad noblieza. Tad viņi būtu izmantojuši pistoles klusinātāju. Mūzika arī bija uzgriezta skaļi, lai neviens nedzirdētu šāvienus. 3 šāvieni, kur pagadās, 4. sirdī. Tas ir kāds jukušais, vai arī ļoti dusmīgs cilvēks. Es arī par to padomāju. Par ko tad? Dusmīgs. Tev ir aizdomas, kurš tas varētu būt? Es varētu pačekot. Tu to cilvēku neatradīsi. Tu nezini, ka manā kontā ir 14 gadus sena slepkavība. Es tik ilgi nevaru gaidīt. Zigi. Tu man neusticies. Sāc savilkt kopā Mārtiņu Zīli un Sofiju Zīli. Ir jāatrod Zīle. Man cilvēki jau pusgadu viņu meklē. Es arī varu palīdzēt. Tikai bez reklāmas. Protams. Paldies. Es pavadīšu. Kas notiek? Ko daram? Gaidām zvanu. Tiešām kaža taisās nolikt? Mūld. Nu, es varu parunāt? Nevajag. Bet kas par runātāju? Tu ar savu muteri nevar parunāt. Ok, sapratu. Davai laižam. Braucam. Kur ir Zīle? Nezinu. Ko nezinu? Kurš tad zina, ne tu? Čort jau zināju. Artur, Zīle pazīst pietiekami labi. Es neticu, ka viņš nebūtu nācis kontaktā ar mums. Iedomā viņa telefonu. Nav man viņa telefona numuru nomierinies. Sāksies tagad spēlīt frotkampotu. Tu nesaproti, ko mēs braucam iekšā visi. Tu viņi būs... Makaroni zvana. Klausos. Jā, Makar. Ko aizmirsi? Uz vienas bija mazliet tā kā aizņemts. Labi, es tagad atbrīvojos. Pēc pāris stundām. Čau. Ko šis? Ko Makars grib? Te nezinu, bet kaut kas ir noticis. Kā domā, tā ir sagadīšanās? Kā Makars atgriezās, tā uzreiz man izlaida. Viens tur nebrauc. Paņemšu kādu no mūsējiem. Vispār nav gaļas. Kaut kas kāpos salikuši. Parād savējo.
Tā arī nav. At mazajās būdnījās tur tais garšīgāk, tur sabāž vairāk gaļa, tāpēc, ka viņi no manis baidās. Lorents. Ko? Lorents atbrauc. Ko tu saki? Es neko nesaprotu. Roku. Lorents atbrauc. Jā. Pā, uzkodiņas? Aizmirstu to pateikt. Uzaicināju to pusdienās. Vai arī ar mani pie viena galda nesēdēsi? Zini, man jau pilnīgi vienalga ir. Sēdēšu, kāpēc ne? Es tev arī gribas. Tikai draugi, tāpēc mēs nekādi nebūsim. Un te varbūt savu šoferi arī uzaicināt, lai nāk cilvēks pēd. Izsalcis tomēr. Varbūt nevajag. Šī saruna nemīl dzirdīgas ausis. Nu, kā teiksi? Un tad par ko mēs runāsim? Par zīli. Nu, te jau varbūt labāk. Paēdīsim. Jā, tas Doļskis, jā. Ko? Jā, bruņots uzbrukums, jā. Sūtiet šurp, nē, es nevarēšu runāt. Ko? Halo? Jā, adrese man jums ir... Jā, ko? Saimniek! Ir kāds mājās, ko? Zemē! Doļskis? Tu esi Doļskis, es tev prasu. Ideāli. Prieks iepazīties. Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nepazaudē. Kāpēc man atzīties, vecs suns vai var mainīt?